Esam centrālajā Kurzemē un šodien ir 13. augusts. Ziemas rapsītis ir tikko iesēts un Armāndu es esmu atvedusi uz lauku, lai tad Armānds mums pasaka, ko mēs varam darīt augsnes auglības uzlabošanā tieši konkrētā situācijā, kad priekšā vēl ziemas rapšiem ir 2-3 smidzinājumi. Un priekšā mums ir smidzinājums ar graminicīdu, jo no priekšauga, no ziemas kviešiem ir daudz graudiņu izbiruši, un tie noteikti šādos mitruma apstākļos sāks dīgt, un tad mums ir šis herbicīdu smidzinājums, bet tā kā rapsītis vēl būs ļoti mazs vai vispār vēl nebūs sadīdzis, varbūt arī abas lietiņas sakartīs, tad kādu mēslojumu mēs varam pievienot šim graminicīdam, jo augsne patreiz mums ir plika. Tas būs mēslojums augsnē. Te viena no situācijām, kad nav uzspēts, notiek uzlikt arī humīnu viela. Pats pamats, kāpēc mēs esam šeit, tas ir Extendero Ultra. Kas ir Extender? Extendero Ultra ir bioloģiski aktīvas vielas mikrobioloģija, kas iegūtas no augiem. Produkts, kas veicina augsnes mikrobioloģijas atjaunošanos un ekosistēmas sakārtošanu. Ja? Vesela augsne, vesels augs. Augsne problēmām, augs arī problēmām un cīnīsimies ar sakām. Šeit teiks humīnu vielas nav bijušas 5 litri humitere vai kilograms humikrops. Extendero Ultra kā minimums 2 litri, jo vēl viens 2 litri būs, mums arī būs pavasarī. Ja? Plus herbicīds. Ja? Nu šobrīd šeit būs graminicīda smidzinājums. Rapsītis ir klirfīldāta tehnoloģijā, tātad šis herbicīds būs nedaudz vēlāk uz 3-4 lapām, kad būs sadīgušas visas divdīgi lapi nezāles. Noteikti, ka šeit ir NPK iestrādāts. NPK ir iestrādāts reizē ar sēju, bet NPK formulā ir mazs šis slāpekļa saturs. Tas nozīmē, ka būs arī kāds slāpekļa mēslojums pēc tam tiks kaisīts paudzes. Vismaz 30 kg uz hektāru vajadzētu rēķināties. Ja? Rapsim kopumā rudenī vajag trešdaļu no kopējā šī slāpekļa daudzuma ražas veidošanai. Ja tie ir 50-60 kg, kur vajadzīgi kultūra augam, tas nozīmē uz saumu mineralizāciju vēl 30-40 kg. Kaut kādam slāpekļa avotam papildus ir jābūt, lai neatņemtu kultūra augam. Piekrītu, bet mums jāņem vērā tas, ka augsnē arī kaut kas ir. Mēs veicināsim arī to slāpekļu uzņemšanos gan ar humīnu vielām, gan ar to pašu Extenderu, jo būtībā mēs vēlamies, lai apkārt auga saknītei būtu diezgan veselīga ekosistēma. Būs veselīga ekosistēma, būs arī mazākas problēmas gan ar ziemošanu, gan ar slimībām. Nu labi, tātad tvertnes maisījumu nosauc. Liekam pašu pirmo, lai tas būtu Extendero Ultra 2 litri. Liekam nākamo humīnu vielu. Šķidrā versija 5 litri pulverveidīgais humikrops būs kilograms, un tad mums nāk herbicīds iekšā. Bet humikrops kā pulverveidīgs produkts, viņš būtu ieteicams pirms tam atjaukt ar ūdeni un tad likt tvertnē? Nē, ja tas ir, jo mums bākā būs ūdens, mums nebūs šķidrais slāpeklis. Pie šķidrā slāpekļa pilnīgi piekrītu. Ja. Tad arī pie liela daudzuma, arī pie šķidrā slāpekļa ir vajadzīgs arī, teiksim, pretpatotais. Ja šī momentā nevajadzētu radīties nekādām problēmām. Tātad humīna viela kā viens no salmu mineralizācijas šiem variantiem, kas sabaro arī mikroorganismus, veicina barības vielu atgūšanu no priekšauga. Un traucēs izkalošanai un šie vitamīni no bioloģiski aktīva augu izcelsmes mēslojuma. Tas viss ir mēslojums augsnē, kas uzlabos augu attīstību rudenī, un līdz ar to veicinās pārziemošanu. Es pareizi sapratu. Un arī palīdzēs pašā laikā arī sadalīt augsnē iepriekšējos augu aizsardzību līdzekļus. Te arī nav vajadzīgi šim kultūra augam vairāk, ko mēs lietojam pirms tam priekš graudaugiem.